veļamies kopā un ripojam pretī nedēļas nogalē, 8:45. Un ar ripošanu, protams, saistīts nākamais. Mums ir ciemiņš no FC Nikers. Klubu vadītājs Zigmunds Varons jau atkal ciemos un ar labām ziņām. Labrīt! Jā, labrīt, klausītāji, labrīt, skatītāji. Prieks atkal būt pie jums. Prieks tev redzēt un dzirdēt un smaidīgu un ar tiešām tādiem labiem un vērienīgiem jaunumiem, es gribētu teikt. Sezona ir ieskrējusies un jau finiša taisnē, un arī FC Nikers piedalās šajā finišā. Četrniekā mēs esam iekļuvuši, vai ne? Latvijas kausa turnīrā. Jā, šogad ir pirmo reizi Futbola federācija izlēma, kad kausa izcīņa notiks kā Final Four, kur satiekās 4 stiprākās komandas un cīnās 2 dienu garumā par Latvijas kausu. Un attiecīgi tika pieņemts lēmums, kad es piedalījos, kad kausu rīkojam Kuldīgā. Un attiecīgi, kā mainieku komanda, mēs automātiski iekļuvām labāko četrniekā kausā. Un kā vispār? Jūs jau runājāt ar Māri janvāra beigās, un tad jau... Tad vēl gāja regulārā sezona, un vēl viss vēl bija jāizdara un jāizcīna. Un tad mēs tā vienojāmies, ka jūs nāksiet ciemos tad, kad būs jau kaut kas izdarīts. Un tagad var teikt, ka ir izdarīts četrniekā iekšā, un sestdien pusfināli, un svētdien finālā jāspēlē visticamākais. Ko tu saki? Jā, tāds plāns ir. Bumba ir apaļ, un rezultāts sākās no 0-0. Tā kā viss ir iespējams. Protams, nebūs viegli. Mums tās 2 komandas ir tomēr daudz stiprāks un daudz profesionālāks. Taču, protams, cīnīsimies. Kāda bijusi aizvadītā sezona līdz šim? Šī sezona varētu teikt, ka mums virslīgas čempionātā ir visveiksmīgākā. Palēnām esam gājuši uz augšu, un neskaitot kausa izcīņu fināla četrnieku, mēs arī čempionātā pēc kausa izcīņas sāksim savus cīņas par bronzas medaļām ar Jēkabpils Lūšu komandu. Un iepriekš tu minēji, ka šo pirmo reizi ir tāds Final Four sadalījums. Kā tas ir bijis iepriekšējās sezonās? Šī cīņa par medaļām. Kausa izcīņa parasti notiek standartā. Sadala komandas, izlozē komandas un attiecīgi, kur uzvar tiek tālāk, kur zaudē krīt ārā no kausa. Un tā uz priekšu, kamēr paliek 2 komandas un spēlē par kausa izcīņu. Tad šogad ir tas, kad bija 13 komandas pieteikušās, spēlēja tieši tādā pašā formātā, taču tās 3 labākās paliek uz Final Four, kas cīnās kā pusfinālu un finālu, kas nedaudz atšķirīgi. Līdz ar to tāds sporta festivāls. Jā, tāda liela telpu futbola svētki 2 dienu garumā. Un tie notiks tepat pie mums Kuldīgā. Jā, tas, es domāju, ir vietējiem skatītājiem, kas mūs arī visu sezonu ir ļoti labi atbalstījuši, un mēs arī kā Nikeras komanda esam visapmeklētākā visu čempionātu garumā, tā kā es domāju, kuldīdznieki to novērtēs, un arī būs daudz viesu, un būs fani no komandām pārējām, kur spēlē, būs liela svēta Kuldīgā, jā. Varbūt tiem, kas vēl nav bijuši uz futbola spēlēm līdz šim, un tagad mēs uzrunājam, un viņi grib atnākt, paskatīties Final Four, kur notiek šīs spēles, kur ir jādodās, un kādos laikos tas viss notiekās? Spēles notiek šeit pat Kuldīgā, mums Piltens 25, kas ir hallē pie LV sporta hallē. Un sestdien pusfināla spēle pirmā būs Salaspils futbola akadēmija pret RFS. Tā notiks 2:00. Un otrā spēle, kurā mēs cīnīsimies ar FC Rīgu, 6:00 vakarā, 18:00. Un tad atbilstoši rezultātiem svētdienas spēļas dalībnieki. Tieši tā, zaudētāji spēlēs par 3. vietu svētdien 1:00. Un attiecīgi uzvarētāji cīnīsies par Latvijas kausu 5:00. Man tas Pikers saka priekšā, ka vidēji jūsu spēles apmeklē ap 400 skatītāji. Cik mēs vispār varam tajā manēžā dabūt cilvēks iekšā? Teiksim tā, ar visām stāvvietām, kad ir halla, teiksim tā, ļoti piepildīta, kad nav brīvu vietu nevienu. Mēs tā kā rēķinām, kad 650 cilvēku var sajiet. Tad jābūt ir. Mums ir arī droši vien jārosina klausītājs ņemt līdzi visus iespējamos atribūtus. Mums tomēr jāatbalsta un jābūt skaļiem. Es jau iepriekš aizkadrā mēģināju arī papīra kastes. Var droši uzbungot līdzi. Vai ne? Klausītājiem taču ir jānāk un atbalstītājiem ar tādu
Nu, protams, jā, droši gaidīsim visus un būsim priecīgi par mājinieku atbalstu. Nu, tas tomēr ir daudz, kad tu spēlē mājās un lielākā zāles daļa ir par tevīm. Nu, tas dzen uz priekšu katru spēlētāju un tas ir ļoti vērtīgi. Un varbūt es varu pieminēt vēl tādu labu lietu, kā finālspēles laikā. Finālspēles laikā tiks izlozēti pirmie 2 ielūgumi uz Eiro telpu futbola čempionātu, kurš notiek Latvijā un Lietuvā. Un pirmie 2 ielūgumi būs izlozēti finālspēles laikā, kas ir tāds arī Latvijas mērogā nebijis notikums, kad lielo Eiropas futzāla čempionātu rīkos Latvijā. Nu, kā būs ļoti vērtīga balva. Futbols attīstās ne tikai pie mums šeit reģionā, kā mēs Kuldīgas komanda esam tikuši 4, bet vispār startautiskā līmenī. Un tik tiešām, ko Latvijai varbūt nozīmē tas, ka 26. gada Eiropas čempionāts telpu futbolā norisināsies tieši pie mums? Ja tas arī notiek pirmo reizi vēsturē. Jā, ir noticis U19 Eiropas telpu futbola čempionāts Latvijā, taču, protams, šāda mēroga sacensības, tā ir ļoti laba un ļoti liela skatu, kur var parādīt sevi, var attiecīgi parādīt, kā tu to māk norganizēt un startautiskā līmenī, tas ir viss. Viss tev atpazīst un viss ar tevīm rēķinās un zina, ko tu vari, un tas tev dod daudz iespējas nākotnē. Ja, teiksim, runājot par tādu lielā futbola Eiropas čempionātu, kas mums būtu tā kā nereāli uzorganizēt, nav mums ne tādas vietas, ne tāda laukuma, nekas, tad šajā brīdī telpu futbola čempionāts mums kopā ar Lietuvu ir iespējas uzorganizēt, un es domāju, tas izskanēs visā pasaulē, kā ļoti liels un labs pasākums. Es domāju, to arī pierāda Raimonds Stroks ar to, ko viņš ir panācis no sākuma ar rallycross un tagad ar VRC jau brauc. Sportā tikai jādara, jāpierāda sevi un viss ir iespējams un pēc tam jau varbūt pasaules čempionāts brauc pie mums. Tieši tā arī ir. Ir tikai jādara un jāsapņo un jāiet uz priekšu. Un ko tas prasa no organizatoriskā viedokļa? Jo tieši arī aizkadrā runājam par to, ka tur nervu kutinoši. Patīkami satraukts izskaties šodien. Netik mierīgs kā janvārī. Šādu mērogu pasākumu es vēl neesmu rīkojis 2 dienu garumā un ir Kuldīgā jāuzņem 3 komandas, jāizguldina un jāsakārto viss. Ir interesanti, bet man ļoti patīk tādi izaicinājumi un patīk tāda pieredze, tā kā es domāju, lielākā daļa problēmas jau ir atrisināts, būs kas jārisina būs uz vietas hallē, taču es domāju, pasākums būs ļoti izcils un viss būs apmierināti. Noteikti, es par to vispār nešaubos, un ja arī skatītāji tiks iesaistīti un ar iespējām vēl laimēt tādas ekskluzīvas balvas, jo tu minēji pirmie ielūgumi. Jā, tie ir pirmie 2 ielūgumi, kas uz čempionātu tiks izlozēti uz atklāšanas spēli. Un jāatgādina, ka 2026. gadā norisināsies šis čempionāts. Jā, tāda piebildība. Tepat 26. gadā. Tā jau tas arī būs. Hopu, mēs esam 26. gadā. Atgādinam klausītājiem, kur, cikos jābūt. Šajā nedēļas nogalē jau tomēr izspēles. Tātad sākam sestdien, 14:00, pirmā spēle, Salaspils futbola akadēmija pret RFS futzalu. Un attiecīgi otrā spēle, 18:00, FC Nikers pret Rīga FC. Un tad attiecīgi svētdien, 21. aprīlī, 13:00 cīņa par 3. vietu un 17:00 lielais fināls. Un tad nākam atbalstam savējos, atbalstam Nikers un, lai viss izdodās, tad tiekamies svētdien 5 uz finālu. Jāsaka uzreiz tā. Obligāti, ja jūs janvārī minējāt, ka, ja būs liela sasnieguma, mēs tiksimies vēlreiz, izskanēja, apsolījām, un tas viss ir piepildījies. Līdz ar to mēs tagad atkal skaļi sakam, Nikeram zelts. Un tā notiks. Tad jau. Lai tā notiktos. Tieši lai izdodās. Gaidīsim visus uz hallē un tiekamies. Tiekamies sporta festivālā jau šajā nedēļas nogalē. Paldies! Paldies! Paldies, vislabāk!